Attiecības bieži tiek izmantotas, lai salīdzinātu divu veidu lietu daudzumus vai skaitļus. Lai labāk nostiprinātu savas zināšanas, izpildīsim dažus uzdevumus. Izlasi uzdevumu, uzraksti attiecīgi un saīsini izteiksmi, ja tas ir iespējams. Sākam! Pieņemsim, ka tev ir grozs, kurā ir 4 āboli un 2 banāni. Kāda būs attiecība? Stāvvietā ir novietotas 6 sarkanas automašīnas un 3 zilas automašīnas. Parkā spēlējas 5 meitenes un 10 zēni. Pieņemsim, ka tev ir plaukts ar 7 detektīvu romāniem un 14 zinātniskās fantastikas grāmatām. Pa zālāju okšķerē 3 strazdi un 9 zvirbuļi. Pušķī ir 8 rozes un 4 lilijas. Malacis, labs darbiņš, kas padarīts. Divu skaitļu attiecība ir veids, kā izteikt, cik reizes viens skaitlis ir lielāks vai mazāks par otru, izsakot to kā proporciju starp skaitļiem, tieši to mēs tikko arī darījām.